Aizvadītajā nedēļā, iestājoties astronomiskajam pavasarim, ziema uz atvadām uzrīkoja īstas ugunskristības. Mēs jau sākām pierast pie siltāka laika, bet pēkšņi bija klāt augsts vējš, sals un putenis, ko tautā mēdz dēvēt par cīruļputeni. Dabas pazinēji apgalvo, ka šis bijis gan pēdējais sniegs, gan arī pēdējais sals, un turpmāk bez bažām varēsim priecāties par pavasari. Ir kārtējais ceturtdienas vakars, un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā ieskats komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumā pie Limbažu kultūras nama. Arboristi palīdz sakopt kokus pilsētā. Sācies kūles dedzināšanas laiks. Ir izsludināts jauniešu iniciatīvu konkurss. Robotikas pulciņa dalībnieki guvuši panākumus sacensībās. Izskanējis 5. sadziedāšanās lielkoncerts. Dienas centrā atvērta lieldienām veltīta izstāde Tirdziņš. Limbažu kultūras namā apskatāma tautas lietišķās mākslas studijas Dzilna 2. izstāde. 3. vidusskolas sporta zālē notika Latvijas čempionāta pusfināla spēles volejbolā sievietēm. Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo uzzināsit, skatoties informatīvo programmu Ikdiena. Vakar atkal atcerējāmies 1949. gada 25. martu, ļaužu deportāciju un komunistiskā genocīda upurus. Arī Limbažos piemiņas vietā pie kultūras nama pulcējās represijās cietušie, viņu tuvinieki un draugi, kā arī visi pārējie, kuriem nav vienaldzīga mūsu tautas pagātne un arī nākotne. Ir svarīgi atcerēties, kas notika pirms 66 gadiem, kad vienas dienas laikā iznīcībai bija nolemti 45,000 nevainīgu pilsoņu. Tagad 21. gadsimtā notiek kaut kur traģēdija, notiek avārija, bojā gājuši 3, 4, 10, pāri 100 notiek kardarbības, terora akti. Ja tas ir noticis no rīta, visa pasaule to zina jau šīs pašas dienas vakarā. Bet to, kas notika 49. gada 25. martā, līdz šai dienai pasaule nav izpratusi, jo normāla, vesela cilvēka prātam tas ir neuztverams notikums. Kā sacīja novada domes priekšsēdētājs Māris Beļaunieks, mūsu tautai bijis ļoti skarbs liktenis un politiski represētajiem patiesu gandarījumu var sniegt tikai un vienīgi šīs goda un cieņas apliecinājums, ko ik gadu cenšamies parādīt. Un vienīgi laimīga un pārtikusi Latvija var būt apliecinājums tam, ka represēto upuri nav bijuši veltīgi. Tiekoties gadu no gada, visi kopā atceramies gan tos, kas izstaigājuši sāpju ceļus atgriezās, gan arī tos, kuri gāja bojā svešumā. Ik gadu represijās cietušo, kuri baisos notikumus var pastāstīt citiem, kļūst aizvien mazāk. Tāpēc šīs neaizmirstamās atmiņas par šo cilvēku izciesto kādam ir jānes tālāk cauri paudžu paudzēm. Mēs priecājamies par katru jaunieti, kas ir šeit ieradies. Un šodien mums, jo kuplā skaitā bija ieradusies skolu jaunatne. Tā ir mūsu nākotne. Viņu rokās ir nākotne viņām nosargāt mūsu valsti, mūsu zemi, radīt uzplaukumu. Un šodien jau pats Dieviņš ir lēmis ar saulīti, ar to, ka mums rodās pārliecība. Nekad tumsa nepastāvēs mūžīgi. Gaisma uzvarēs tumsu, un tiem nelabvēļiem, kas mūsu valsti nopulgo, apmelo, liktenis ir izlēmts. Gaisma uzvarēs. Mēs uzvarēsim.
Rita Garklāva pastāstīja, ka pirms 10 gadiem Latvijā bija dzīvi ap 20 000 politiski represēto, kas cietuši komunistiskajā režīmā, un ap 2000 nacistiskajā režīmā. Bet līdz 2014. gada nogalei šis skaits samazinājies līdz 15 000 komunistiskajā režīmā un apmēram 1500 nacistiskajā režīmā cietušo. Bijušajā Limbažu rajonā uz šo brīdi vēl ir atlikuši vien 343 komunistiskā genocīda upuri. Godināsim viņus un arī viņsaulē aizgājušos cerībā, ka mūsu tautai vairs nekad nekas tāds nebūs jāpiedzīvo. Pēc svinīgā pasākuma, kā jau ierasts, visi devās uz kultūras nama zāli, kur omulīgi, gaisotnei savijoties ar mūzikas skaņām, visi kopīgi turpināja ritināt sāpīgo atmiņu kamolu. Klāt pavasaris un visapkārt pamazām sākas sakopšanas darbi. Jau otro nedēļu Limbažos tiek savesti kārtībā koki. Turklāt dažviet palīgā tiek aicināti arboristi, koku kopēji. Arī Rīgas ielā augošais dižkoks liepa prasīja lielu darbu un arboristu palīdzību, lai likvidētu bojātos zarus un lai vēlāk 3 žuburu stumbru nostiprinātu ar speciālām saitēm. Mēs veicam bīstamo koku zāģēšanu un arī kopšanu. Un šeit tiks sakops dižkoks, dižliepa. Mēs viņam noņemsim slimos zarus un sausos zarus izzāģēsim, atvieglosim viņu bišķīt, lai viņš var ilgāk izdzīvot tas koks. Un vēlāk arī uzliksim aceites viņam, lai viņš neapgāžas, lai nesašķeļās, lai viņš būtu drošs koks, lai arī turpmāk viņš varētu augt. No malas izskatījās, ka koku speciālisti bez grūtībām pārvarēja gan augstumu, gan viegli tika galā ar beigtajiem zariem, bet īstenībā šis process esot visai nopietns un sarežģīts. Tas ir sarežģīti, jā. Mūsu profesija ir tā, ka neviens koks nav vienās, katru reizi ir kaut kas savādāks un interesanta profesija ir. Kāpjam mēs ar virvēm, kaut kas līdzīgs ir alpīnistiem, ar virvēm mēs kāpjam parasti. Un tā kā zāģē nost, tad ir savādāka sistēma. Pēc ilga un rūpīga darba liepa bija ieguvusi pavisam citu izskatu, labāku veselību un, protams, pats galvenais, tā vairs nerada bažas garām gājējiem par drošību. Ir atslogots, var teikt, vainags kokam, lai liepas zariem būtu vieglāk, var teikt, noturēt sevi un mazināt šo bīstamību. Nākošajā nedēļā, var teikt, būs atvestas arī atsaites, ar kur palīdzību, var teikt, šie zari būs nostiprināti. Un līdz ar to, ja būs kāds spēcīgāks vējš vai kādi nelabvēlīgi apstākļi, ja koks zars gadījumā lūzīs, var teikt, tad netiks apdraudēta ne iela, ne arī stāvlaukums. Liels darbs ir paveikts arī Cēsu un Jūras ielas kapos. Cēsu ielas kapos, var teikt, ir vētras laikā aizlūza koks, var teikt, un bija nepieciešama veikt, var teikt, zāģēšana. Parasti strādnieki šo darbu nevarēja veikt, tādēļ tika pieaicināti speciālisti. Jūras iela vecajos kapos ir koki jau ir novecojuši, ja kļūs bīstami, teikt, kapu apmeklētājiem. Tādēļ arī kopā ar speciālistu tika veikta apsekošana, un šajā gadā pavasarī ir izzāģēti 10 bīstamākie koki. Ir vēl palikuši atzīmēti koki Jūras ielas kapos. Tos mēs plānojam, teikt, varbūt arī rudenī sakopt. Ja tas mums neizdosies, tad turpināsim nākošajā gadā. Ar pārējo koku sakopšanu pilsētā nodarbojas vietējie strādnieki. Kā jau katru pavasari, arī šogad ugunsdzēsējiem lielas problēmas sagādā kūlas degšana. Jāatzīst, ka ik gadu, dedzinot sauso zāli, notiek daudzas nelaimes, bet cilvēki tomēr no savām kļūdām nemācās, radot liekus sarežģījumus un zaudējumus sev un arī citiem. Jā, klāt pavasars ar latviešu šo tradīciju dedzināt kūlu, šo negatīvo tradīciju. Iestājoties siltam laikam,
Limbažu daļas Pārziņas rajonā ir dzēsti 46 kūlas ugunsgrēki. Ir degusi viena meža zemsedze, apmēram hektāra platībā. Nodedzis viens šķūnītis, un lielākais kūlas ugunsgrēks ir bijis 10,5 hektāra lielumā. Tātad lielākais ir dedzis Viļķenes pagasta Šķirsteņi. Krustojumā uz Viļķena dega pērnā zāle, krūmi, uz tīruma augošie bērziņi, tā kā ugunsgrēks bija izplatījies ļoti plaši. Lai nodzēstu ugunsgrēku, aktīvi nācās strādāt Limbažu, Alojas un Salacgrīvas posteņu ugunsdzēsējiem. Dzēšot Skultes pusē, limbažniekiem dažkārt talkā nāk Salkrastu nodaļa, bet Bīriņu pusē brigāde no Cēsīm. Ļoti daudz palīdz arī brīvprātīgie. Viņi iesaistās visāda veida ugunsgrēkos. Visas degšanas tiek izmeklētas, tāpēc jāatgādina, ka ikvienam kūlas dedzinātājam pēc likuma pienākas sods. Pagaidām pie rokas dedzinātājs pieķerts nav neviens. Ugunsdrošības noteikumos ir paredzēts tas, kad ir jāsakop savu zemi, ir jānopļauj pērnā zāle, un par šīm neizdarībām paredzēts administratīvais sods. Inspektori pie šīs lietas strādā, caurskatīsim visus kūlas ugunsgrēkus un sauksim pie atbildības zemes īpašnieks par nesakoptām zemēm. Kā arī nosūtam informāciju, katru nedēļu nosūtam informāciju lauku atbalsta dienestam par šiem kūlas ugunsgrēkiem. Tur savukārt strādā šis lauka atbalsta dienests. Privātpersonas par īpašumu nesakopšanu var sodīt ar naudas sodu no 50 līdz 200 eiro. Dedzinot kūlu, mēs nodedzinām mežus, jaunaudzes, kurus šie kūlas ugunsgrēki izplatās. Tad tālāk nodedzinām putnus, putnu līgzdas iznīcinām, zvēriņus, mazos tātad pēles, ēžus dažādas, kā arī cieši mājas, cieši īpašumi, nodeg šķūnīši, nodeg dzīvojamās mājas, kas jau Latvijā šogad jau ir noticis, cieši paši cilvēki, kas dedzina šo kūlu, kas cenšas pēc tam dzēst kaut ko glābt, un dzēšot šos kūlas ugunsgrēkus nepiemērotos apģērbos, mēs gūstam apdegumus paši. Lielākā daļa dedzinātāju izrādās zemes īpašnieki, kuri nav nopļāvuši pērno zāli un pavasarī to mēģina nodedzināt, cerot, ka uguns nekļūs nekontrolējama, bet pieredze rāda gluži pretējo. Kūlas ugunsgrēki no mums prasa liels resurss. Ir pavadīts pietiekami daudz darba stundas šais kūlas ugunsgrēkos, bet tikpat labi šai laikā, kad tiek dzēsts kūlas ugunsgrēks, var sagadīties tā, kad ir palīdzība vajadzīga kādam citam, kam šī palīdzība tiešām ir vajadzīga, vai uz ceļa negadījumā, vai kaut kur uz ūdeņiem, vai tiešām reālā ugunsgrēkā, kur būs nepieciešams glābt cilvēku dzīvības, kur jāierodās ir ātri un ir nepieciešama ļoti operatīva rīcība. Kad tehnika būs izbraukusi tālu uz kūlas ugunsgrēku un nevarēs ierasties, tad jau būs zaudējumi citiem lielāki īpašumiem, kā arī iespējams arī šīs pašas cilvēku dzīvības var prasīt. Tiek lieki deldēta tehnika, aprīkojums šais kūlas ugunsgrēkos. Ja viņi nebūtu, tad šie kilometri, protams, stipri mazāk būtu nobraukt, būtu mazāk patērēt resursi, gan cilvēki, gan finansiāli. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesaka ņemt vērā gadu no gada sacīto, sakopt laukus un ceļmalas jau rudenī, jo tad mierīgāka dzīve būs gan pašiem, gan ugunsdzēsējiem. Šī gada marta sākumā Limbažu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālista amatā stājās Simona Putniņa. Viņas darba vieta atrodas Jauniešu centrā Rīgas ielā 23, kur līdz šim strādāja daudziem jau zināmā Liene Čečiņa. Jaunatnes lietu speciālista mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti. Organizēt dažādus pasākumus, dažādās jomās, gan brīvā laika pavadīšanā, gan neformālās izglītības, lai jauniešu ikdiena būtu krāsaināka un piepildītāka. Šobrīd Limbažu novada pašvaldība ir izsludinājusi Limbažu novada jauniešu iniciatīvu projekta konkursu, kuram vēl var pieteikties līdz marta beigām.
Konkursa mērķis ir veicināt Limbažu novada jauniešu nevalstisko organizāciju, tātad biedrību vai nodibinājumu iniciatīvas Limbažu novada jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Konkursu organizē Limbažu novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvā komiteja. Konkursa prioritātes ir nītu jauniešu. Tātad nītu jaunieši ir jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un nav reģistrējušies, kā arī neapgūst arodu. Maksimāla iesaiste projekta aktivitātēs. Jauniešu brīvprātīga līdzdalība projekta vadīšanā un organizēšanā, gan pašiem līdzdarbojoties, gan iesaistot vietējo sabiedrību. Tāpat pie prioritātēm ir oriģinālas idejas jauniešu sabiedriskās aktivitātes veicināšanai, savstarpēja sadarbība ar pagastu un pilsētu jauniešiem, veicināt sadarbības starp jauniešu organizācijām, pašvaldībām un uzņēmējiem, atbalstīt sociālā riska bērnus, jauniešu integrāciju vienaudžu vidū, darbības jebkurā jomā, kas ir vērtīga un interesanta jauniešiem. Projekta kopējais finansējums ir 2500 eiro, un budžeta ietvaros var tikt atbalstīti vairāki projekti. Jāņem vērā, ka pieprasītā summa nevar būt mazāka par 500 un lielāka par 2500 eiro. Ja šī summa tiek pārsniegta, tad starpība jāpiemaksā projekta iesniedzējam. Var būt arī sponsoru finansējums, sadarbības partneru līdzfinansējums, par ko pilnībā atbildību uzņemas projekta iesniedzējs. Projekta pieteikums tiek noformēts uz vienota parauga veidlapas. To paraksta nevalstiskās organizācijas parakstiesīga persona. Pieteikumam pievieno konkursa pieteicēja reģistrācijas apliecības kopiju, projekta vadītāju CV, apliecinājumu no līdzfinansējuma, ja tādi ir, par piedalīšanos projekta izmaksu sekšanā, norādot finansējuma apjomu un veidu. Iesniegtajiem pieteikumiem atkarībā no projekta satura var pievienot papildus informāciju, fotogrāfijas un citus uzskaits materiālus, kas uzsvērtu iesniegtā projekta nozīmīgumu. Projekta pieteikumus var iesniegt Limbažu novada pašvaldības ēkā klienta apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16. Visi jaunieši un arī citi interesanti šo sestdienu tiek aicināti uz kopēju pasākumu Limbažu pilsdrupās. 28. martā, 2008. vakarā, Limbažu muzeja teritorijā pie pilsdrupām aicinām ikvienu limbažnieku pulcēties uz pasaules pasākumu Zemes stunda 2015. Līdzi ņemot svecītes, burciņas un labu garstāvokli. Kopā izgaismosim Limbažu pilsdrupas, dzersim tēju pie ugunskura, piedalīsimies dažādās aktivitātēs un parādīsim, ka arī limbažiem rūp klimata pārmaiņas. Par muzikālo noskaņojumu rūpēsies jauniešu grupa EIKOU, un pasākumu organizē Limbažu jauniešu centrs un Limbažu novada jauniešu dome. Jau kopš rudens Limbažu novada ģimnāzijā darbojas robotikas pulciņš, ko vada skolotājs Dzintars Students. Šeit skolēni strādā ar LEGO robotiem. Šobrīd skolā ir 4 robotu komplekti, bet pēc pāris nedēļām tā savā īpašumā iegūs vēl tikpat. Visdīvainākais bija tas, ka pašlaik robotikas pulciņā darbojas tikai 2 zēni – vārda brāļi Reinis Tomiņš un Reinis Rudzītis, un abi jau ir guvuši ievērojumus sasniegumus savās pirmajās sacensībās. Pašā sākumā pieteicās vairāk kā 20 dalībnieki, bet pamazām atsijājoties palikuši paši izturīgākie. Esam jau piedalījušies 2 sacensībās. Tas ir Latvijas robotikas sacensības Siguldā, kur līniju sekotājos tika iegūta vieta 2. un 20. martā bijām arī TSI, Transporta sakaru institūtā, robotikas konkursā, kurā piedalījās 17 komandas, un rezultātā ir mums 2 otrās vietas un 1 trešā vieta. Šis ir viens no robotiem, ko es uztaisīju uz pagājušajām sacensībām. Šis robots kalpo diviem mērķiem. Gan līnijas sekošanai, gan arī viņš strādā un iet pa labirintu. Sacensības bija samērā veiksmīgas, iegūt 1/3 vietu. Līnijas sekošanā trasa bija tiešām sarežģīta un pat nebija gaidīts, kad tur ļoti daudz izkrita un tikai retais nobrauc visu trasi. Tā kā tiešām tas bija sarežģīti.
Mēs abi piedalījāmies arī sumo. Mans robots gan palika mājās, jo es jau esmu sācis no vasaras sākuma. Un viens robots man ir arī mājās, ko es pats sev nopirku savam priekam, un to daru pa brīvajiem laikiem. Jā, šis ir viņa sumo robots, kurš arī ļoti labus rezultātus ieguva. Daudzus izstūma, arī krita, protams. Mans robots tieši tāpatās. Bija apmēram vienā līmenī mūsu roboti. Pagājušajā nedēļā dabūju 2 otrās vietas līnijas sekošanā un labirintā. Šodien dāvanu dabūju. Interesantākais, manuprāt, ir pats process, ka tev ir jāveido tas robots. Un pēc tam jautam kustēties tā, kā tu to vēlies, ne tā, kā viņš to vēlās. Lai taptu robots, ir jāiziet cauri vairākiem posmiem, par ko Reinis Tomiņš ar lielu aizrautību pastāstīja. Parasti sanāk tā, ka būvēšana aizņem apmēram 25% laika, programmēšana aizņem lielākos testēšana, vai sanāks vai nesanāks. Un parasti ir tā, ja kaut kas nesanāk, nekad mūžā nedrīkst dusmoties uz pašu robotu, jo tas ir tikai tā, ka to, ko tu tur viņam izdarīji, tas arī viņam dūs. Tas nav atkarīgs no tevis tajās sacensībās. Tas ir no programmas, kā tu to uztaisīji, tu vairs tur neko nevar darīt. Tā kā programma ir diezgan sarežģīta, pie viņas ir ļoti jāpiedomā, un tas ir tiešām ilgi. Būvēšana tev ir tikai jāpiedomā, lai tas viss strādātu. Piemēram, man bija jādabū, lai tās acis grozās pa 180 grādiem. Viņas to arī dara, bet tas bija diezgan grūti panākams, tāpēc, ka tomēr tas viena problēma, kad izrisina, tā atkal rod nākamo problēmu. Tā kā tur beigās var arī sanākt tā, ka samudžinās tā, ka tev jāsāk viss no jauna. Bet tā mēdz gadīties, un tad arī tā jādara. Un par sacensībām, protams, ir labs gandarījums, ka tev tas robots tomēr dara to, ko tu gribi. Ja arī nedara, tad nekas citreiz. Tā kā visādi var gadīties. Skolotājs cer, ka redzot šo 2 zēnu izaugsmi un panākumus, pulciņam pievienosies arī vēl citi dalībnieki. Darboties ar robotiem ir ļoti interesanti. Pirmkārt, jau var salikt paši pirmie robotiņi, ir saliekami pēc gatavām attēliem gataviem. Ja, tā tad nav jādomā, bet pēc tam jau var domāt paši pilnveidot un roboti aprīkot ar sensoriem, gan gaismas sensoru, ja, tātad gaismas sensors, gan kustību sensors, pagrieziens sensors, dažādi iespējas, un tā tikai atliek viņu komandē. Robotikas attīstība Latvijā norisinās diezgan strauji. Konkurence pieaug, tāpēc zēniem jāturpina izkopt un papildināt savas prasmes, jo jāgatavojas nākamajām sacensībām, kas notiks Igaunijā, Veru pilsētā. Vitauds Liepiņš un viņa vadītais vīru ansamblis Sirmie Ozoli jau 5. reizi kopā aicināja savus draugus un domu biedrus, lai Limbažu kultūras namā notiktu jau gadskārtējā vokālo ansambļu sadziedāšanās. No mūsu novada uzaicinājumam atsaucās Pociema ansamblis Relako, Vidrižnieku Savam priekam un Viļķenes Gadiem pāri. Viņiem pievienojās dziedātāji no Salkrastiem, Salaspils, Sidgundes, Grunzāles, Lēdurgas, Cēsīm, Valmieras un pat 2 ansambļi no Siguldas. Kā vienmēr dziedātāju pulkā bija Rīgas Vācu kultūras biedrības ansamblis Morgenrot. Daudzi šie ansambļi piedalījušies teju vai visos limbažnieku rīkotajos lielkoncertos, taču vairāki bija arī jaunpienācēji. Laikam jau patīkamās atsauksmes par iepriekšējām tikšanās reizēm veicināja draugu loka palielināšanos. Koncerta sākumā Limbažu un Siguldas vīru ansambļiem pievienojās vīri no citiem kolektīviem, lai ar patriotisku dziesmu ievadītu šo lielo pasākumu. Un tad jau arī Vācu biedrības ansamblis Morgenrot, vispirms viens pats un pēc tam arī mūsu Sirmie Ozoli vienojās kopējās dziesmās vācu un latviešu valodās. Viņus atbalstīja viesu kolektīvus no Igaunijas – Pērnavas, Mutes Ermoniku ansamblis, Pikolo Harmonika Club. Šī muzikālā kolektīva uzstāšanās laikam izpelnījās vislielākos aplausus, jo mūsu pusē šāda mūzika izskanēja pirmo reizi. Varēja abrīnot viņu interesantos instrumentus un skanīgo muzicēšanu. Мы очень рады сегодня быть здесь на большом концерте в городе Лимбажи
Kā pastāstīja ansambļa direktors Elmārs Trinks, viņi kopā spēlē jau 18 gadus un katru gadu jūnija beigās Pērnavā rīko starptautisku mutes ērmoņiku ansambļu festivālu, kas pulcē turpat 2000 šī mūzikas instrumenta cienītāju no vairāk nekā 10 valstīm. Un šogad no 26. līdz 28. jūnijam pie viņiem notiks jau 14. festivāls, uz kuru laipni aicināti atbraukt arī limbažnieki. Mūs šķir tikai 130 kilometri. Pirmo reizi šādā pasākumā piedalījās arī daudziem limbažniekiem vēl nezināms vai mazpazīstams muzikālais ansamblis Ziemeļmala, kurā kopā ar koklētāju uz paša būvētas cīteres muzicē un dzied limbažnieks Valters Reiznieks. Aizvadītajā vasarā viņš kopā ar ansambli Kokle Kanādas pilsētā Hamiltonā priecēja arī 14. Kanādas latviešu dziesmu svētku dalībniekus. Kā ierasts jau iepriekšējos gados, ansambļu lielkoncertā piedalās arī dejotājas. Tās ir Allas Romančukas vadītās Lādezera līnija dejotājas no grupas Mellenes un Ludmilas Kamkinas vadītās vēderdejotāju grupas Damarī meitenes. Arī šoreiz viņas patīkami atsvaidzināja garo dziesmu maratonu. Pateicības vārdus koncerta organizatoriem un visiem viesiem veltīja novada pašvaldības vadītājs. Jāsaka, ka laiks tiešām skrien ātri, jo likās, ka tas pavisam bija nesen, kad Vitauts man uzaicināja pirmo reizi uz šo pasākumu. Un jāsaka tā, ka dziesma tiešām dara brīnumu lietas, jo Cirmo Ozolu draugu loks kļūst aizvien plašāks un plašāks. Un man tiešām gribētu pateikt lielu paldies visiem kolektīviem, kuri atsaucās un ieradās šodien Limbažos, bet īpaši pateicību es gribētu teikt Vitautam. Gadskārtējie vokālo ansambļu svētki sakrīt ar to galvenā organizatora Vitauta Liepiņa dzimšanas dienu. Tādēļ šajā dienā mūsu nenogurdināmais dziesmotā kolektīva vadītājs saņēma daudz ziedu un laba vēlējumu. Nākošais jau 6. vokālo ansambļu lielkoncerts notiks pēc gada, 20. martā. Svētdien Limbažu 3. vidusskolas sporta zālē norisinājās Latvijas čempionāta volejbolā sievietēm pusfināla spēles. Pirmajā spēlē Jelgava LU komanda ar 3-0 pieveica sporta kluba Babīte komandu. Savukārt otrajā spēlē tikās mūspuses no Vidzemes labākajām jaunajām spēlētajām komplektētā komanda Zelteleja un Rīgas Stradiņa universitātes Minusas volejbola skolas komanda. Zeltelejai šī sezona ir bijusi spraigām cīņām bagāta, jo gūti labi panākumi Baltijas līgā. Tajā uzvarētāju noskaidroja 5 komandas no Latvijas, 4 no Igaunijas un 2 no Lietuvas. Baltijas līgā mēs regulāro čempionātu pabeidzām 6. vietā. Tas uzdevums izdevās, tad bija jābrauc uz Kohilu un Raplu mums spēlēt. Un tur mums uzdevums bija pārvarēt pirmo kārtu, lai varētu cīnīties par medaļām Baltijā. Pagājuši, kad mēs palikām 9. vietā, bet šogad to uzdevumu mēs paveicām. Mēs 3. vietu pārspējām Tallinas Tehnisku universitāti. Otrā kārtā nāca pretī mums Igaunijas izlase Kohilas komanda. Un tur komanda ļoti daudz spēka atstāja, jo visi 3 seti ritēja punkts punktā, bet beigās tomēr nācās piekāpties. Un 3. spēle par bronzas medaļām Baltijā mums iznāca ar Latvijas izlasi, jeb Jelgavas Latvijas universitātes komandu, kur spēlē arī mūsu novadniece Inese Jursona, kā arī Kristīna Lec un Madara Nemete komandā. Pirmo setu tur meitenes bija uzvarējuši, bet pietrūka spēka, vienkārši fiziskā spēka pietrūka. Diemžēl piekāpāmies cīņā par bronzas medaļām, bet arī 4. vieta Baltijā ir ļoti labs sniegums. Latvijas čempionāta pirmajā pusfināla spēlē Zeltelejas volejbolistes sevi parādīja kā īstas cienītājas. Pirmajā setā pārliecinoša uzvara ar 25-9.
Otrajā jau gāja grūtāk, taču vienalga izcīnīta uzvara ar 25-17. Trešajā setā parādījās neliels nogurums, kas līdzi nesa arī vairāk kļūdu. Rezultātā zaudējums ar 16-25. Ceturtajā setā Zeltalejas komanda pretiniecēm neatstāja gandrīz nekādu cerību. Uzvara ar 25-14 un visā spēlē ar 3-1. Liels prieks par šo uzvaru un vislielāko pateicību esam parādā līdzjutējiem, jo meitene patīk ļoti spēlēt, kas ir skatītāji, un tas viņus motivē dzen uz priekšu. Viņas ir jācīnās tad par katru bumbu, un viņas ir motivētas spēlēt par to. Pusfināla spēles notiek līdz 2 uzvarām, tādēļ cīņa par iekļūšanu finālā vēl priekšā. Tagad pēc nedēļas atbildes spēle Piņķos un tiek spēlēts līdz 2 uzvarām. Ja gadījumā uzvarēsim, mēs arī otrā spēlē Rīgas komandu, tad mēs esam finālā. Ja zaudējam, tad mums ir vēl 3. atbildes spēle šeit, Limbažos. Uzdevums mums ir pārvarēt šo Rīgas komandu, lai varētu ar Jelgavu pacīnīties par zelta medaļām, jo mums līdz šim nekādu medaļu Latvijā nav bijis. Šī ir 3. sezona, kad cīnāmies par medaļām, un ceru, ka būs tas 1. gads, kad varēsim pacīnīties nopietni. Tātad svētdien 29. martā 14:00 Piņķos notiks 2. pusfināla spēle. Jācer, ka Zeltalejai nevajadzēs spēlēt vēl 3. spēli 4. aprīlī Limbažos. Lai veicas! Līmužu kultūras namā jau 2. nedēļu ir atvērta Tautaslietišķās mākslas studijas Dzilna 50 gadu jubilejai veltītā 2. izstāde par studijas darbu 3. desmitgadē. Ar ko šī 10 gadi ir ievērojama? Varbūt pirmais slavenākais darbs, kas ir šajā 10 gadē radies, ir Olitas Vanagas šatieru sega, kura 1987. gadā PSRS Tautsaimniecības sasnieguma izstādē apbalvota ar zelta godalgu. Mēs arī neliels kolektīvs, dažus kolektīvu dalībnieces bijām arī aizbraukuši uz Maskavu un šo segu redzējām arī dabā, kā viņa bija izvietot šajā izstādē. Nākošais lielākais pasākums varbūt, un kur visvairāk ir darba pielīgs, bija 1988. gadā, kad vadītājs Rasmus Kokins vadībā 6 dzilnietes ieguva tautas daļamatmeistari nosaukumu ar izcilību. Katrai dalībniecei toreiz bija jāatrāda 10 dažādi darbi, 10 dažādās tehnikās. Arī sākam piedalīties, tā bija mūsu pirmā reize, kad 88. gadā mēs piedalījāmies Brīvdabas muzejā Baltikas pasākumā. Līdz ar to arī mēs sākam gatavot tautas tērpus, lai visos šajos pasākumos varētu piedalīties. 1995. gadā Vidzemē bija konkurss Vidzemes šatieru segas un cimdi, kurā piedalījās arī studija Dzilna. Dzilnas vadītāja Rasma Kokina ieguva zelta atspoli, un arī bija tāds konkurss, kur arī daži varēja izteikt, kuras segas labāk patīk, un Cēsu pilsēta arī izvēlējās Valdes Kalnbundas segu, kurai piešķīra arī balvu. 3. desmitgade bija īpaša arī ar to, ka tolaik dzilnietes pirmo reizi sāka darināt tērpus un vēlāk arī dažādus komplektus. Pirmais no tiem bija, piemēram, virtuves tekstīlī komplekts. Tur audām galdsegu, pieaudām klāt aizskarus, gatavojām salvetes, izšuvām arī dvielīšus. Piemēram, man bija 3 dažādos toņos - balts, oranžs un zils, un pat pieaudām priekšautiņu un aubītes. Vēl šajā desmitgadē ļoti nozīmīga izstāde mums bija Brīvdabas muzejā 1995. gadā, kur kopā ar keramikas studiju Māra mums bija ļoti interesanti izstāde, kur, protams, arī parādījām savus
savas segas, lielos lakatus, galdautus, dvieļus. Un tāpat gadā arī šo izstādi atvedām uz Limbažu muzeju, kur kopā ar keramikas studiju Māru tāpat izlikām šatieru segas, aizskarus, sedziņus, bet viņi izlika savus keramikas, jo viņiem ir ļoti interesanti toņi. Varētu pat teikt, ka tādos pašos toņos, kā mēs aužam, zaļie toņi, pasteļtoņi, brūnie toņi. Izstādē ir apskatāmi arī apģērbu komplekti, ko audējas veidojušas pēc savas krāsu izvēles un gaumes. Dažai bija svārki un adīta jaka, citi auda visu savu kostīmu. Un, piemēram, Rudītei bija austi svārki, adīta jaka, bet uz jakas vēl izšūti ornamenti. Protams, šī tikai ļoti neliela daļa, jo daļa ir novalkāta, jo šie visi kostīmi bija valkājami. Grūti to visu izstāstīt un parādīt, tāpēc dodieties paši uz Limbažu kultūras namu un visu apskatiet. Šo izstādi nomainīs nākamā 20. aprīlī, un tā jau stāstīs par 4. gadu desmitu, kas ietver Dzilnes darba pieredzi no 1996. līdz 2005. gadam. Pirmdien Limbažu dienas centrā rokdarbnieču klubs Gundegas atvēra lieldienu dāvanu izstādi Tirdziņu. Te var nevien aplūkot dažādas krāšņas lietiņas, bet arī tās iegādāties savā īpašumā. Būtiski ir tas, ka izstādes laikā turklāt vienmēr ir kāda no pašām rokdarbniecēm, lai visu interesantiem parādītu un par visu pastāstītu. Lai īsinātu laiku gaidot apmeklētājus, Ērika Diņģele darināja jau nākamo darbu – pavasarīgi zaļo vardi, kuras viens eksemplārs, kurš bija izlikts izstādē, pavisam ātri tika nopirkts. Šogad mēs izdomājām, ka drusciņi ātrāk pavasarī jāiztaisa tā, ka pa godu lieldienām tāda neliela tirdziņa. Parasti jau mēs taisījām tad, kad mēs noslēdzam sezonu, aprīlī, kaut kur aprīļa beigās, bet šogad domājam, lai ir tā kā uz lieldienām tāda neliela tirdziņa. Un tā kā tad vairāk pavasarī netaisīsim, bet doma ir, ka varbūt rudenī mēs kaut kādā taisīsim plašāk, jo mēs daudz ēdam cimdus, daudz ēdam zeķītes, lai tad ir tā kā uz ziemas laika arī vairāk cilvēkiem ir ko paskatīties uz ziemu. Darbojamies visi cītīgi, nākam tāpat visi cītīgi. Tomēr pensionāram kaut kur gribas no mājas iziet, un tāpēc arī doma radās, ka vajadzētu to izstādīt, tādu uztaisīt, lai būtu pa godu lieldienām. Izstādē dāvaniņas ir pieejamas visdažādākajiem vecumiem un gaumēm. Klubiņa dalībnieces visu ziemu, kamēr nav dārza darbu, ir čakli strādājušas, lai tagad pavasarī ar to visu mūs iepriecinātu. Kā parasti jau bez grelītiem arī nevaram iztikt. Grelītes mums ir, tad mums ir šogad jauns, ko mēs sākam ar kvílinga kartiņām, kā nu mākam, tā mēs taisam. Mums bija viena meitene, kas mums parādīja, kā tur taisīt. Tagad jau arī daudz idejas ir, ko var internetā paskatīties. Enkaustiku sākām šogad jaunu darbošanos, taisījām tādas glezniņas parādīt meitenēm, bet tur vajag gludekli, kam bija vecie gludekļi, kas noder, bet īstais gludeklis ir padārgs, un tas ir tikai Rīgā nopērkams, un tā kā pārāk aizrāvušas visas neesam ar to enkaustiku. Tad vēl, ko mēs šogad taisījām, svecītes dekorējām, noskatījāmies internetā, kāda var dekupēt svecītes, tām var arī dekupāžu taisīt, bet tās laikam vairāk domās tā kā dāvanām, jo dedzināt nezinu, cik viņas drošas nav izmēģināts. Tāpat ir ļoti skaisti tamborējumi un adījumi. Te ir jāuzsver, ka šogad modē ir Mebiusa šalles apļa formā. To var pielietot gan kā šalli, gan kā galvas segu. Cimdiņi ir, un zeķītes ir, un bezpirkstu cimdiņi ir. Tāpat arī daži dekupāžas vēl darbiņi, kas ir taisīti. Visu kaut ko padrusciņam taisam. Šogad mēs vēl, ko mēs jaunu, mēs vēl šogad arī atdam Limbažu fondam, atdam ziedošanai, adīsim cimdus un zeķītes, un ko vēl arī kaut kur noziedosim kāds, tā kā mums tas vēl arī priekšā stāv. Vēl no izstādes darbiņiem kādas vēl būs, un arī vēl kas, ko no mājā vēl, kur iztaisījuši būsim. Tā kā dosim arī Limbažu fondam ziedojumam.
Klubiņā Gundegas darbojas 12 rokdarbnieces, kuras nepārtraukti cenšas pilnveidoties, tāpēc meklē jaunas idejas, dalās ar citiem un mēģina ko jaunu ieviest arī savos darbos. Dāmas aicina ikvienu līdz 31. martam iegriezties dienas centrā, lai aplūkotu izstādi vai ko iegādātos, vai arī saņemtu konsultāciju vai pamācību kādā no rokdarbu tehnikām. Izstāde ir atvērta katru darba dienu no 8:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā. Iepazīstināsim ar pasākumiem Limbažos un novadā no 27. marta līdz 2. aprīlim. Piektdien 27. martā 13:00 Limbažu bērnu un jauniešu centrā Limbažu novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa izstādes rakstu darbi noslēguma pasākums. 19:00 Skultes kultūras integrācijas centrā atpūtas vakars senioriem. Mēs tikāmies martā. Sestdien 28. martā 11:00 Limbažu bērnu un jauniešu centrā Limbažu novada mazo vokālistu konkurss Cālis 2015. 15:00 Umurgas kultūras namā pēcpusdiena Umurgas pagasta senioriem. Dalības maksa 2 eiro. Pieteikšanās Umurgas bibliotēkā vai pa tālruni 26 68 41 15. 17:00 Limbažu kultūras namā Limbažu novada pieaugušo deju kolektīvu Skate. 19:00 Pāles kultūras namā konkurss, koncerts, dziesma manam pagastam 2015. Pēc koncerta balle spēlēs grupa 3. brigāde, ieeja ballē 3 eiro. 19:00 kafejnīcā Mārtiņbode Limbažu pagasta uzņēmēju, zemnieku saimniecību, iestāžu, sabiedrisko organizāciju darbinieku atpūtas vakars Spārni un vējš. Vakara vadītāja Trīne, muzicēs grupa Blēži. Gatavosim vēja zvanus, iemūžināsim sevi fotostūrītī, priekšnesumus sniegs vēderdejotāju grupa Damarī, par cienestu gādās Mārtiņbodes kolektīvs. Dalības maksa personai 10 eiro, pieteikšanās pa tālruni 20 28 10 10. 20:00 Limbažu pilsdrupās norisināsies zemes stundai veltīts pasākums, kuru organizē Limbažu jauniešu centrs. Svētdien 29. martā 10:00 Limbažu novada pašvaldības ēkā notiks Limbažu novada ceļojošā sudraba kausa turnīra Zolītē 3. posms. Reģistrācija no 9:30. Turnīru organizē pašvaldības aģentūra Alda. 16:00 Limbažu kultūras namā grupas Galaktika koncerts. Biļetes 5 un 7 eiro. No 30. marta līdz 5. aprīlim Vidrižu Sajieta namā vietējo mājamatnieku mājražotāju lieldienu tirdziņš izstādi. Papildu informācija pa tālruni 26 84 83 84. Otrdien 31. martā Limbažu kultūras namā Limbažu novada bērnu deju kolektīvu Skate. Trešdien 1. aprīlī 16:00 Limbažu galvenā bibliotēka uz kārtējo tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus. Ceturtdien 2. aprīlī 10:00 Limbažu galvenās bibliotēkas lasītavā jauno grāmatu diena un lasītāju kluba biedru tikšanās.